vakar vēlreiz visiem šodien par tādu ļoti svarīgu lietu, par to, kā šajā laikā mums būt veseliem, slimot, ja mēs slimojam, tad mazāk, vieglāk slimot, un arī par to, kā tad sevi pasargāt, lai tā slimošana būtu tāda mazāka vai pat vispār nebūtu. Ļoti labi ziniet, ka arī šodien daudzi pie manis bija un daudzi nebija, tāpēc, kad ir apslimuši, un tāpēc arī izdomājam, kad ir jāizveido kaut kas tāds, padalīties ar to, ko tiešām mēs zinām, kas palīdz man ikdienā, kas ģirtam palīdz ikdienā. Un tātad, mīļās māmiņas, ļoti svarīga lieta. Ikdienā visvairāk mēs varam sevi pasargāt tieši nodarbojoties ar profilaksi. Nu, tad ķersimies klāt. Par to, kas mums ir pašiem apkārt. Pirmām kārtām, ķiploks. Mums ir ļoti labi visiem pieejams ķiploks, bet vai jūs ziniet visus veidus, kā mēs varam izmantot, un arī pat bērniem, piemēram, arī kā es darīju. Ir dzirdēts par ķiploka krellītēm, jā. Nopērkam kinderolu šokolādu, apēdam pašas, mantu atdodam bērniem, ja jau var dot, ja ir tik liels. Un tajā pat varam ielikt iekšā to ķiploka daiviņu, lai šie visi fitoncīdi, lai visa tā smarža, lai viss nonāk līdz bērnam, un līdz ar to ķiploks ir tas, kurš mūs pasargā ļoti, ļoti spēcīgi no visiem vīrusiem un baktērijām, jo viņiem tas nepatīk, viņš traucē visu vīrusu un baktēriju attīstību. Līdz ar to ķiploks ir viens no tām lietām, kas visvairāk palīdz bērnam. Nu, ne tikai bērnam, pieaugušajiem. Turklāt tas ir arī ļoti spēcīgi attīroši gan asinsvadus, gan ļoti daudz dažādas lietas. Kā es viņu izmantoju tieši arī bērniem. Pirmām kārtām es teicu, iekarinam, otrkārt varam arī mājās sakarināt ķiploku, lai visu laiku smaržo. Un vēl lietiņa tāda, kad mēs varam viņus sagriezt smalki, apliet ar eļļu. Tātad sagriežam smalki, aplejam ar eļļu, atstājam nostāvēties dažas dienas, un tad to eļļiņu mēs varam ļoti daudzkārtīgi izmantot. Gan piepilnāt ēdienam klāt, jo tādu ķiploku jūs bērnam neiedosiet, jā. Gan tāpat sasmērēt pēdiņas un uzvilkt obligāti zeķītes, vilnas zeķītes uz basu kājiņu un pa nakti atstāt šādi gulēt. Tas ļoti daudz palīdzēs organismam pašam tikt galā, jo mums ir jāsaprot, ka katra organisms mums ir pilnīgi tāda regulējoša sistēma, kas pati ar daudz ko tiek galā, bet mums ir tikai nedaudz reizēm jāpalīdz viņam, un galvenais netraucēt viņam. Tā ir viena lieta par ķiplociņu. Tāpat kremiņam kaut kādam bērna kremiņam, to deviņu, ko jūs, pirms sasmērēsiet, jūs iepiliniet šo eļļiņu ar ķiplociņu, un var tāpat smērēt arī kremiņu uz tām pašām kājiņām, un tāpat arī uz krūtiņām. Uz krūtiņām es ieteiktu tiešām varbūt tam kremiņam klāt, lai nav viņš diezgan spēcīgs, bet līdz ar to tas ķiploks darīs savu darbu. Tātad, ķiploks, vilnas zeķītes uz pliku kāju, basu kājiņu, kad bērniņš ir apslims, inhalācijas. Neviens nav atcēlis, tas ir viens no labākiem, lai tīrītos viss ārā. Ir dažas tādas kļūdas. Mammas bieži, tiešām diezgan bieži, ceru, ka jūs ziniet, kad nevar pilināt pilienus, kas mazina iesnas. Kad bērnam nevienam, ne tikai pat bērnam, nevar dot kaut kādas zāles, kas mazina klepu, jo iesnas un klepus ir tās lietas, kas palīdz mūsu organismam attīrīties no visām beigtām baktērijām, vīrusiem, no kā viņam vienkārši ir jātiek vaļā. Un ja mēs mazinām ar kaut kādiem līdzekļiem iesnas un klepu, speciāli mazinām, līdz ar to tas kaut kur paliek, un pēc tam var jau aiziet uz pneimoniju, kas ir plaušu karsoni, vai bronhītu, ja? Tā kā noteikti mēs to nevaram darīt. Mums ir jādara tas, lai iesnas, cik no viņām vajag teciet, lai viņas iztecētu, iztīrītos, cik no tām krūtiņām ir jāiztīrās, lai viss iztīrītos ārā. Tātad tas ir svarīgi. Vēl viena svarīga lieta, par inhalācijām turpinot, ir tā, ka bērns, īpaši maziņš bērns, neelpos tos garaiņus. Bet tad, kad viņš čuč vienkārši turpat pie gultiņas maliņā, kur viņš netiek klāt, mēs to karsto tēju ar kumelīti vai kādu vēl, kas ir no
dižegļu kaut kādu eļļu piepilinot, tējas koka eļļa ir ļoti labi piepilinot klāt, atstājam, lai tie garaiņi ir bērna tuvumā. Un līdz ar to viņš elpojot arī palīdzēs organismam attīrīties. Kā jau jums es saku, organisms pats ar visu tiks galā, ja mēs viņam nedaudz palīdzēsim un netraucēsim darboties. Ja? Tā kā visas iesnu noņemšanas, visas arī klepus noņemšanas, tas tikai organismam traucē. Temperatūra ļoti svarīga tāda lieta, kas ir organismam vajadzīga. Temperatūra ceļās tad, kad organismā ir nonācis kāds vīrus vai baktērija, viņš pats normāli netiek galā un ir jāceļ temperatūra, un tagad klausieties uzmanīgi. Tikai pie 38 grādi sāk normāli funkcionēt mūsu imunitāte. Lielākoties es esmu dzirdējusi, kad pie 38 grādi jau bērnam temperatūru dzen nost. Nu, vienalga bērnam, pieaugušajam. To mums nevajadzētu darīt. Organismam augsta temperatūra nekaitē, ja organismā ir pietiekoši daudz šķidrums, ūdens, ja organisms pats spēs normāli darboties, ja ir ūdens un ja ir sārmaina vide. Un tas ir tas nākošā lieta, pie kā jāpievērš uzmanība, regulāri jāskatās, ko bērns dod, ko mēs bērnam dodam, ko viņš dzer, vai tiešām tas ir ūdens vai pārsvarā sulas, vēl jo vairāk, ja tās ir veikala sulas, jo tas ļoti, ļoti skābina organismu. Sulas ir labas, svaigi izspiestas mājās, un arī, ja mēs viņas dodam, tiešām svaigi izspiestas. Tās, kas ir tur sterilizētas un uz ziemu, protams, viņas ir daudz labākas, kā veikalā nopērkams, viennozīmīgi labāks. Bet, ziniet, ar to mēs sārmainu vidi nepacelsim. Tā kā kādu, jūs jau ziniet, es dzeru savu koreļūdentiņu, ja, un tas man ļoti, ļoti daudz palīdz uzturēt to sārmaino vidi, jo sārmainā vidē neattīstās ne baktērijas, ne vīrusi. Ja. Tā kā tur, kur ir skāba vide, tur, kur organisms ir piesārņots, tur attīstās šie visi mikroorganismi. Girds ir nedaudz ticis ar tehniskām lietām galā. Zināsim, kad internets tik labi šeit neiet, un mēs esam pieslēgušies no telefona. Ceru, ka mūs dzird. Jā, viss kārtībā, teici. Ko lai saka, ar to veselību ir tā kā ar internetu. Reizēm ir, bet ja mēs nerūpējamies, tad viņu vienkārši nav. Jā, un tad ir pie katriem stākļiem ir vērtīgi, piedomāt. Nav jau svarīgi, cik mums tie gadi vai bērniņš ir mazāks vai lielāks, bet tā doma ir viena un tā pati. Jo vairāk, jo pārdomātāk mēs ar savu veselību rīkojamies, tā skaitā veselību kā ar kapitālu, jo vairāk mēs pievēršamies tādām dabiskām lietām, kas nāk no dabas, un ar tām uzturām savu veselību, gan stiprinam, jo patiesībā jau mēs tā diezgan dziļi varam aiziet līdz tai pamatam, kas veido veselību, tā ir katra mūsu mazā tā šūniņa. Tas ir līdzīgi tā kā ar bērniņu. Ja bērniņam tās šūniņa ir, ja bērniņš ir paēdis, viņš ir izgulējies, viņam visa kā pietiek, viņam ir enerģijas tā un vēl vairāk. Tāpat arī ar tām mūsu šūniņām, jo, redziet, ja mēs viņām nodrošinām tos apstākļus, par ko mēs varētu stāstīt stundām ilgi, tad viss ir kārtībā, tad tā veselība arī noturēsies. Tā skaitā arī vīrusu laikā, tā skaitā arī, ja tur būs slimošana vai kas, viņš notiks vieglā formā un ātri beigsies, bet savukārt, lai tas viss notiktu, ir šādi priekšnosacījumi šim procesam. Ja, un, teiksim, ūdens, ko Ota minēja, tas ir viens no tiem sārmains. Ar minerālu vielām viņš ir, nav pārbagāts, bet bagāts, viņš veido tādu priekšnosacījumu, kad arī bērniņa organismā šī sārmainā vide, kas ir no dzimšanas gandrīz perfekta, iedomājamies, tad viņa tiek noturēta. Noturēta viņa arī līdz vecumdienām, piemēram, paskatoties
uz tādām vietām kā augstu kalnos, kur civilizācija maz ietekmēs, kur nav tāda, veikala draņķa. Cilvēki dzīvo ilgi salīdzinoši arī to, ka tas uzturs tur ir tāds kā cieli, maitas, tur vēl kaut kas, ir tīrs kalnu ūdens, ir kazas siers, ir, teiksim, vai aitu piens, ar šīm lietām, bet viņas veidot tā kā bāzi. Līdzīgi arī mūsdienās tas pienākums izveidot sev bāzi gan bērnībā, gadiem ejot, lai neslibot. Būtu priecīgi un veseli. Un te ir jāpiemina tā lieta, kad pie kā mēs pieturamies vairāk kā 20 gadu atpakaļ, ārsti, kas saprata, kad ar parasto sistēmu nevar atrisināt vai nevar panākt to, lai cilvēks nebūtu tā, ka viņš regulāri slimo. Un ar to sistēmu, kāda tomēr ir pieejama, to nevar izdarīt. Antibiotikas tikai īslaicīgi palīdz un nevienmēr palīdz, un ar vīrusiem vispār viņas nepalīdz. Jā. Un sēnītes pat vairojās, viņas ir vajadzīgas, bet ļoti reti, un, ja iet citu ceļu, viņas pat nav vajadzīgas. Un tāpēc mēs pieturamies pie tā, ko viņi ir izsicinājuši un izveidojuši. Ir tāda veselības koncepcija, kur vai cilvēks slimo, vai tā ir ikdiena. Ir daži tie soļi, un viņus ievērojot, mēs tiešām jūtamies daudz labāk, mēs mazāk slimojam, mēs slimojam tad ļoti īsu laiku, un tas nav grūti, ja tas nav ļoti tur tā, kad ir šausmīgām galvas sāpēm. Ir tāpat mēs kādu, nezinu, tagad kādu slimojuši, nezinu. Tas ir taisnība, ja Solvita maz slimo, latviski sakot, strādā kā zirgs. Jā, bet viņai kas palīdz? Viņai tieši arī palīdz šī te veselības nostāja, veselības koncepcija, kurā ir ļoti tāda vienkārša soļa. Pirmo jau mēs minējām, tur ir sārmaiņas ūdeni. Obligāti, jo tas tikai ar ūdeni vislabāk mēs varam notriekt to organismu tajā sārmaiņā vidē. Un tad atklāšu nelielu noslēpumu, vīrusu, kā teikt, tautā neviens nevar nosist ne ar antibiotikām, ne ar kādām baigām ķīmijām. Viņi vienkārši var izskalot. Jā. Dodot organismam pastiprināt vairāk šo sārmainu ūdeni, viņš tiek ar pašu šūnu palīdzību izskalots laukā un savādāk tur, mazināt viņu aktivitāti, jo organisms ir stiprs, viņš nespēj attīstīties. Mēs noteikti esam atsevišķi pastāstīt, kas ir vīrusi, kas ir baktērijas, lai jūs saprotat, jo mums ir jābūt gudriem, mums ir jābūt zinošiem, lai mēs zinātu, kā palīdzēt sev un saviem bērniem. Jo tas ir tāpat kā mājasaimniecē, jātaisa ir siera kūka. Tad sastāvdaļas ir tāda, jācep kartupeļi, jākals sastāvdaļas ir citas. Šeit arī pie veselības tādām mazām problēmām, jo mēs uzreiz zinām, tuvojas vīrus, vēl kaut kas, zinām, pirmais jādara, tas. Mums redziet, ir tā ļoti viegli runāt. Ja tas ir gadiem ilgi pārbaudīts, un tā doma ir tālāk palīdzēt arī jums ienākt tajā pasaulē, kur tu vari būt vesels un laimīgs, turklāt nestaigājot pie doktoriem pārlieku bieži. Viss ir vajadzīgs, bet lai tiešām tas nav pārlieku bieži un lai jūs iet droši un lai neuztraucaties, kad varbūt tā temperatūra ir pakāpusies 38,5, tas ir tiešām normāli organismam, lai imunitāte darbotos, jo viņa ir jādara. Jā. Un te mēs pie tā otrā soļa nonākam. Jā, un tad ir otrais solis, kas mums ir, lai, teiksim, nodrošinātu šo nevajadzīgo vielu izplūšanu vai pārstrādāto pārtikas produktu, vai arī, teiksim, slimošanas gadījumā visādi toksīnu citu vielu izvadi. Mums ir vajadzīgs šo mūsu pašu organismu attīrīt, radīt tādus apstākļus, lai viņš varētu pats attīrīties. Tā ir tā gudrākā doma. To var radīt ar dažādu dabisku vielu kombinācijām. Un mēs zinām arī, senatnē darījuši, piemēram, ķirbju sēklas pēc vasaras. Un kam ir tas būtības jābūt ikdienas, jo šīs, piemēram, tāpat arī ķirbju sēkliņas un arī ķiplocis, tam ir jābūt ikdienas produktam. Jo, ja organismā, piemēram, pēc vasaras vitamīna bija daudz, bet arī dažādi parazītu veidi daudz, jo es, piemēram, nemīlu maz tādas zemeņu ogas no dārza, ja? Vai arī to pašu burķiku no sava dārza es atnesu un es viņu neberzīšu kā no veikala. Ja? Un līdz ar to tur var nonākt ļoti daudz dažādi paveidi, kas ir no parazītiem. Un tas ir
tiešām ļoti svarīgi regulāri veikt šo attīrošo programmu, kas iekļauj tieši arī pretparazītisko un bērniem, tas ir vēl jau vairāk ļoti svarīgi. Paņemot, nu tā, teiksim, kaut vai vetārsta praksi. Vetārsts, ja jums ir mājās mājdzīvnieks, ja, kaķītis vai sunīts, vetārsts saka, tā tad 2 vai 3 reizes gadā vajag veikt attārkošanu. Jautājums, ko tad mēs darām? Ko mēs darām paši ar sevi un ko mēs darām ar saviem bērniem? Nu, mācāmies kaut vai no viņiem, ja, kad 2 reizes gadā, ja mēs pastiprināti domājam par savu organismu attīrīšanu. Turklāt šo attīrīšanu, ja mēs tā dziļāk varam par šo tēmu pavirzīt, tā jau nav tikai, tur apēdu ķirbu sēklu vai vēl kaut ko. Mēs varam attīrīt gan savu zarnu traktu palīdzēt, gan asinsvadu, gan arī limfātisko sistēmu. Atmiņā, mierē, tas viss izfiltrē asinis, ūdeni filtrē. Jo mēs saprotam vienu lietu, tad, ja mums ir aknas nieres strādā, kas ir organismu, teiksim, galvenie filtri un attīrītāji, tad mēs nevaram gaidīt uz strauju atvesļošanu. Saprotam, paši pamēģiniet, teiksim, pielikt kaut kādu sietu, kuram jūs, teiksim, skrien cauri cievārības, ja izvērtē lūmi kauliņus. Viņš aiziet ciet un aizvien grūtāk un grūtāk tur iet cauri tām asas. Tas arī ar mūsu nierēm un aknām. Un to mēs ļoti labi varam panākt, bet tā jau teicu, šie, kas ir arī viena no dabas, ir diezgan regulāri, viņiem jābūt ikdienā, sākot ar visu ķiploku, ķirbju sēklām, bet arī pelešķiem, teiņas, pelešķi, ceļmālapas. Es ļoti gan gribu padalīties, kā ir vieglāk, jo bērniem, piemēram, ļoti grūti kaut kādas ļoti rūpīgas lietas. Ja. Es ieteiktu, ko mēs darām, ko mēs arī saviem bērniem lietojam. Tas ir tās melnā rieksa lapas vai blakvalnu klijus, ja, kas nepatīk. Viņas vienkārši, es pastāstīšu tā vienkārši. Mēs nedrīkstam nevienu parazītu neko nobeigt organismam, ko dara ķīmiskās lietas, un visu un justies laimīgiem, jo tad vēl vairāk būs slodze un piesārņojums mūsu aknām, nierēm, mūsu galveniem filtriem. Zarnu trakts un aknas nieres tālāk. Ja. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi radīt apstākļus, lai tie parazīti atstātu mūsu organismu. Un to dara visas rūgtvielas, to, ko es arī minēju, un bērniem daudz vieglāk iedot šo produktu, kas ir melnā rieksa lapas. Tā kā tas ir tas, kas būtu vismaz 2 reizes gadā jāaiziet tāda pretparazītiska programmiņa. Tā būtu jādara 21 dienu, jo viņu attīstības periods ir tieši, lai būtu gan oliņas mēs varētu, kas jau būs pēc tam varbūt izšķīlušās, gan parazītiņi, lai viņš no organismu attīrītos. Ja tas nekad nav darīts, tad iesaka iziet 3 nedēļas šo programmu, 3 nedēļas pauzīt un iziet vēlreiz 3 nedēļas. Un tad mēnešus 3-4 varat dzīvot mierīgi, bet pēc tam atkal, ja gribat labu veselību. Jā, jo tā patiesība jau ir viena un tā pati, teiksim, tā tīri no senatnes ir bijuši šie gavēņu periodi, ja, teiksim, un pirms Ziemassvētku arī gavēņas jau un Lieldienām, tad noslēdzoties šai te vasaras sezonai, kurš gan nav bijis peldēt. Bet tad mēs zinām, ka ūdenī arī tur dzīvo ne tikai smukas zivtiņas, bet arī dažādi citas radīgiņas, ja, un vai ieelpojot, vai izpūšot gaisu, vai cerījot uz ūdeni. Tur arī tās radībiņas nonāk pie mums, un tāpēc, ja kaut kas jūt grūtāk, teiksim, mums tur varbūt pār kaut kas sliktāk pēc vasaras sāk gremoties, vai spiež, teiksim, ja tu aknu vai nieru pusītē, tad ir jāpalīdz, jāpadomā pastiprināti, jo, kā mēs, kā latvieši, vai kā mēs kā tauta varam būt veseli. Acīm redzot, ne jau ejot uz lielveikaliem. Diemžēl. Un ne jau arī ejot uz aptieku, kur piedāvās visu ko. Jo tā atslēga jau ir ļoti tāda vienkārša. Ja tad mēs tos 2 pirmos soļus noskaitījām, tas ir labs ūdens un organismu attīrīšana. Un iedomājies, tā kā līdzīgi kā mājā, ja, teiksim, grīdas vajag izmazgāt, putekļus izslaukt, ko mēs vispirms izdarām, ja, tad samitrinām lupotu, paņemam lupotu un tad izslaukt. Esmu attīrīt. Un tad, kad māja ir tīra, tad var atkal visu sāk kārtot un organizēt. Līdzīgi arī organismu. Tad 3. solīts ir organismu dažādu, teiksim, sistēmu pabarošana jau stiprināšana.
To mēs vasarā arī ļoti daudz noteikti visi arī darījām, ja, tāpēc šobrīd svarīgākais ir attīrīt, un tad atkal, kad jau ziema tuvojas, un tagad tas vēsais laiks, šodien ir ļoti skaista silta diena, bet tikko kā ir 10 grādi un zemāk, tad tas dod ļoti lielu atbalstu visiem vīrusiem, baktērijām, tā kā pacelt savus spārnus, kā es saku, ja, un arī organismam vajadzīgs ir tas siltums, un ja viņi ir mazāk, mēs esam daudz pakļautāti šiem vīrusiem un baktērijiem. Tad, kad ir atkal liels sals, ir citas lietas, vīrusiem, baktērijām tas nepatīk, tad ārā viņi izsāst, bet mums pašiem nevajag nosālt, jo, ja organisms nosāst, tas atkal ir labvēlīga vide, un tāpēc visu laiku jāpiedomā, kā mēs barojam, bet neaizmirstam par to, ka viņš ir jātīra, un arī, vienkārši sakot, jāatkārto. Bet vissvarīgākais, kā es vienmēr saku, ikdienā tiešām dzert šo sarmainu ūdeni un domāt par profilaksi. Tie, kas nāk pie manas nodarbībām, zina, ka man te vienmēr ir tējas koka smaržo un 2 mazas dažas lietiņas. Man ir tējas koka eļļa un emulu tauciņa. Tā ir vispār pirmā palīdzība gan jums, gan bērniem. Ja? Tējas koku, ka mēs varam gan sašķidrināt, gan tāpat izpūst istabās. Pieaugušie varbūt var pat tā viegli uzlikt uz deguntiņa, lai viņš smaržo un nenāks klāt tie vīrusi baktērijas. Emulu tauciņi ar tējas koku eļļu bērnam ļoti labi, arī pat, kad ir iesnis, ja? Kad ir kaut kādi sausumiņi, kad ir sasitumi, kad ir odu kodumi. Teikšu tā, dupšiem neko labāku nezinu. Mani bērni arī izauguši. Es vismaz izmēģināju visādas smēres, bet neviens neatspēdo šito, jo viņš ir ļoti līdzīgs mūsu ādas struktūriņai. Viņš ļoti viņu mitrina, atjauno. Viņu var pasmērēt, un, kad nāk zobiņi, arī iemasēt uzreiz. Viņš viegli noņem gan sāpīti, gan mitrina. Līdz ar to neveidojās tas iekaisuma process un mazāk arī sāp. Ejot ārā, sasmērējam deguntiņus, sasmērējam lūpiņus, ja ir vējš, sasmērējam vaidziņus, un jūs jau zināt, kad esat pasargāti. Un trešā lieta, ko es ļoti gribētu ieteikt, tas ir mūsu rīcībā, klāt visiem dabas produktiem, ko mēs paši varam no sava dārza paņemt, vai no kāda kaimiņa, kuram ir, tas ir koloidālais sudrabs, kurš man ir ļoti viņš palīdzējis, tīpaši, kad jūtu kaut kādu kņudināšanu kaklā, vai kaut kādas pirmās iesnas pazīmes, ja? Vai arī ir palīdzējis bērniem, kad ir konjunktivitis, arī, kad ir sāpošas austiņas. Šis ir tas produkts, ko drīkst pilināt austiņās, degunām, astiņas mazgāt un tīrīt. Un ja jūs profilaktiski ejot ārā pāris pūtienus iepūtīsiet mutē, tur nedzīvos neviena bakterija un neviens vīrus nespēs attīstīties, ja? Un arī, ja tomēr viņš ir nonācis, tad šis ir iekšķīgi lietojams, kad viņš ļoti ātri ar to tiks galā. Tātad profilaksi, ja ir kaut kādas pazīmes, rīkoties uzreiz, negaidīt, ja ir temperatūra nedzīt nost, bet rūpēties par to, lai mēs stiprinātu organismu sārmaino vidi un kā mēs pašām šūniņām varam palīdzēt un mazināt vīrusu darbību. Un ar laiku, ja ir piemēram bieži slimošanas, jūs paši redzēsiet, kā tas pamazām pāriet. Ja ir pierasts ar antibiotikām, no sākuma ir grūti, jo organismam arī ir jāpārkārtojas. Viņš ir pieredzis, teikšu tā, nestrādāt. Dabas produkti dara to, lai liktu organismam pašam strādāt, jo antibiotikas tomēr nobeidz gan labvēlīgās mūsu visas baktērijas, gan, protams, arī nelabvēlīgās, to, ko mums nevajag. Ja? Bet, tam jautājums? Kas bija tajā pudelītē? Koloidālais sudrabs. Koloidālais sudrabs tas bija, ja? Tā kā skatāmies profilaksi, ūdeni, attīramies, barojam šūniņus, un ar laiku tiešām arī ar antibiotikām, antibiotikas piesārņo mūsu organismu, līdz ar to mums jāmēģina attīrīt mūsu filtrus. Ja, kā jau es teicu, līdz ar to arī organisms būs spēcīgāks un pats tiks galā. Tā, ja vēl kādi jautājumi, vai kas tev vēl sakām? Zinat, kad ejam smaidu vienmēr pieaugušos piedodiet, var piemānīt, bet bērnus jūs nepiemānīsiet. Bērni ļoti, ļoti to jūt, un ja es te uzspiestu savu smaidu, kaut gan iekšīgi justos, paldies, ja, un iekšīgi justos slikti, nebūtu tā. Paldies tiešām māmiņām, ka šodien bija kopā arī, un gan jau pie citām ar nonāks.
Tā kā esiet veseli, esiet laimīgi, par to novēlētu. Un viss jau ir mūsu ieradumu pamatā. Ja mēs veidojam šos veselīgos ieradumus no bērnības, tad ir liela iespēja, kad pats bērniņš arī viņš noturēsies tālāk dzīvē pie tā. Jo, ir tas teiciens, ja es būtu zinājis, teiksim, jau bērnībā, pusauģi gados, kā veidot savu veselību stipru uz arī tādiem zinātniskiem pamatiem balstīt šajā veselības koncepcijā. Cik 4. soli tas paliks vēl noslēpumā, liek, jā. Tad, protams, daudz mazāk problēmu būtu līdz šim bijis, jā. Tas ir pēdējie 20 gadi, tā varbūt daudz vienkāršāk. Es tieši to pašu teikt par saviem bērniem, jo ir jau tā pusauģu laiks, tad, kad, negribas baigi tur kaut ko piedomāt, bet teikšu tā, ikdienā tas ūdens tiek dzerts, arī tā tīrīšanās tiek izdarīta, tomēr diezgan regulāri, bet tad, kad kaut kas ir, tad nav ne aptieka, tad nav nekas cits. Mamma, ja dod, man tur sāk kaklas vai vēl kaut kas. Un zinu, ka tas būs 2-3 dienas, lielais vispār, 2 dienas un iet tālāk, jā, tā kā ir rezultāts, jā. Mūsu novēlējums ir... Ņemiet par labu, pirmām kārtām. Jā, turpinām, ja tas ir interesē, mums ir daudz ar ko dalīt. Daudz pieredzes. Solta ir jau, cik bērni ir izvest cauri šai teiksim, iespējai, un viņi atvesaļojas daudz straujāk. Ja? Pēkšņi, teiksim, mammas var vest normāli bērnus uz bērnu dārzu. Ja? Tur nav tā, ka katru nedēļu aiziet 2 dienas, un tad pēc tam mājās. Ja? Citās reizēs pastāstīsim, kā tas ir bijis, jā, tā kā atcerieties vienu, kad nevajag nodarboties ar ārstēšanu vai vēl kaut ko, vajag organismā radīt atbilstošu vidi, lai viņš pats ar visu spētu tikt galā. Tāpēc nedaudz palīdzam. Jā, un bērnībā tas ir ļoti viegli izdarāms. Ļoti, tieši tā, jā. Bērns vēl salīdzinoši nav ar visādiem labumiem pilns. Tā kā ļoti pateicamies, paldies par pacietību. Jā, es nezināju, ka Jelgavas centrā tik švaks internets ir, jā. Mums laukos tā kā daudz spēcīgāks un stabilāks. Paldies, mums noteikti uz tikšanos. Tikšanos, jā. Paldies, laimīgi, veselību.